Saki, vai Eiropas parlamentā ir pamanījuši to, ka Latvija nobalsojas par izstāšanos no Stambulas konvencijas, un vai arī citas Eiropas valstis varētu sekot Latvijas piemēram? Protams, kad ir pamanījuši, nekāda brēka nav sacēlusies, bet labējie sit uz plecos, saka, jūs esat maleči, zaļie un liberāļi, tie, protams, kviets, jā, bet nekas tāds baigas skaļš nenotiek, bet skaidrs, ka Latvijas drosme tiek atzīmēta. Politiko rakstīja par to, ka kaut kas tomēr nav kārtībā, ja jau labējais vairākums pieņem lēmumu izstāties. Zem skaista visraksta ir paslēptas briesmas. Vai patrioti vai Eiropas labējie atbalstīs Latvijas, teiksim, parlamentu vairākumu, ja sāksies kāds lielāks starptautisks spiediens uz mums par šo lēmumu? Es domāju, ka tas starptautiskais spiediens jau ir sācies. Pasties, tur Eiropadomes prezidents tur paziņo, vēl tur kāds paziņo, vēl tur kāds ārvalstu investoru padomu sāk mūs mācīt dzīvot. Ja? Tas spiediens jau ir. Tas ir milzīgs, jo viņi saprot, ja, ka Latvija ir, kā saka, pirmie un tādas tiklīdz būs labējas valdības. Jo Latvijā no 27 valstīm 4 ir labējas valdības. Ko tad mēs gribam? Francijā mēs gribam, kur tas liberālisms sit augstu vilni. Bet būs valstis, kuras sāks domāt, kaut vai tie paši skandināvi. Mūžīgi viņi tā nemocīsies ar saviem migrantiem un visu to murgu, kas viņiem tur tagad notiek.